Sveiki, draugi! Kā jūs atceraties, kādu brīdi atpakaļ taisīju kartupeļus? Gazim radās doma, ka es esmu spējīgs tikai kartupeļus uztaisīt, bet tā nav. Ir arī iespēja uztaisīt zupu. Un te nu mēs esam otrajās sauktajās vakariņās un taisīsim zupu. Taisīsim zupu nevis parasti, taisīsim taizemes zupu. Nu, taizemes, Āzijas, vienalga. Šausmīgi garšo šie ēdieni. Un es brīnos, ka Latvijai ir drausmīgas cenas visam tam, kas saistīts ar Ķīnu un Āziju, jo tas ir visā pasaulē visvienkāršākais, vislētākais, visgaršīgākais ēdiens. Bet, nu, tagad es esmu atradis kaut cik, es esmu reducējis daudz produktu pielietojumu, es nelietoju, teiksim, ķemīts, kas maksā 30 eiro kilogramā, es ņemu kalmārs, aizvietoju, daudz produktu ir aizvietot, lai padarītu visu to pasākumu lētāku. Bet tātad skatieties, ar ko es sākšu. Es sākšu ar to, ka man ir kalmāri, bet viņi ir termiski apstrādāti, to var izlasīt internetā visās malās, kā viņas pareizi novārīt, lai viņi būtu mīksti. Tad man šeit ir šī takīts sēnītes, viņas bija kaltētās, es viņas mērcēju. Šeit man ir tātad vistas gaļa un cūksgaļiņu fileji. Es viņas marinēšu ar tādu baziliku un citronu zāles marinādīti. Tad man ir, tātad pamatā mums būs rīsa nūdeles, kā, tas zupām jābūt kaut kam tādam, jā. Tās es vārīšu dārziņu buļjonā. Pēc tam es pielikšu arī tur tomātiņus, aizies kaut kur nedaudz laimes. Šeit mums ir ingvers sagriezts smalki, šeit mums ir čili pipars smalki sagriezt. Es arī ķiplociņu saspiedīšu, smalki sagriezīšu un iecepšu viņu kaut kur mērcītē iekšā, kad es cepšu pārējos produktus. Tātad šis ir puraus, redziet, tādās skaidiņās sagriezt līdzīgs kā makaroni. To pašu es izdarīšu arī ar redīsu un ar burkāniem. Tāpat viņi būs skaidiņās tādās. Un tāpatās skaidiņās visādi būs, redziet, te ir paprika. Ir tāda garenā paprika dažreiz atrodama. Kas man būs klāt no tādiem, kas ir, eksotiskie? Būs kokosriekstu piens, būs diedzētas pupiņas, būs bambus šķēlītes, un tad dažādas specijas šeit. Jūs varat apstīties, jūs varat likt kaut ko arī citu, bet es šos pieredzes izmantot. Šis ir ļoti jauks tāds kikomats ar sezamu. Ja? Te ir tomkai pasta ar kokosriekstu tādu masu, tā diezgan spica, bet viņi arī zupai ļoti labi. Un šeit ir, kā viņi saucās, korma. Ja, šo visu mēs šī katlā mēģināsim sagrūst iekšā. Sāksim ar to, ka mēs samarinēsim šo un uztaisīsim makaronus, rīsa nūdeles, pareizāk sakot. Uztaisīsim viņas tādas, ka viņas ir sagatavotas, bet viņas var gaidīt. Viņas nav jāvāra, viņas ir uz kādas paciņas visu kā jāapstrādā, bet viņas var apstrādāt, nolikt malā, un tad tajā pacībā tur būs buļjons. Tajā buļjonā arī mēs cepsim visus tos ingredientus un lēnā garā liksim iekšā. Šobrīd rīvējam burkānus, mēs varam viņus arī sagriezt, bet, griešanas tas ir liels process. Mēs apmēram šitādās skaidiņās sarīvējam. Tagad mēs būvējam zupu. Metam iekšā buļjoniņus. Mums ūdens ir uzvārījies. Buļjoniņiem drusku jāizšķīst. Tagad mēs ņemam rīsa nūdeles, klādošā buļjonā. Es pieliku klātos buļjoniņus. Metam viņus iekšā un uz 6 minūtēm aizmirstam par viņām. Bet uz maza uguns. Varbūt mēs pamainīsim. Tieši tāpat kā rīvējam burkānu, tad sarīvējam redīšu. Lielumu balto. Mūsu slavenie rīsa nūdeles ir uzvārījušās, mēs viņas nokāšam. Un te ļoti svarīgs moments. Mums viņas ir uzreiz, jānoskalo augstā ūdenī, lai viņš neturpinātu vairāk savu vārīšanās procesu.
Laikam šeit mums buļļons būs, kas mums turpmāk būs vajadzīgs. Ja, ar šito mēs ir augstu pietiekoši. Augstā ūdenī viņas salojam nost. Lai viņas savu vārīšanās procesu izbeiguši. Un nedaudz pašvakstam ar eļu, lai es nesalību. Tagad reku mūsu kalmāri. Viņi mīksti, smuki, viņi pareizi izvārīt, un mēs viņus tad sagriezīsim sterbilītēs. Tādās, lai viņi līdzīgi kā tie makaroni, līdzīgi kā mums gaļas sagriezt un vispārīgi ingredienti, lai viņi tai zupā ir iekšā. Un kas ir īpatnēji kalmāriem? Viņi būtībā drusku pēc zivs viņi ir, bet viņi ir zaudējuši savu specifiku, viņiem nav pat specifiskās savas kaut kādas kalmārgaršas. Viņi dabūs iekšā visu to, ko es viņiem pievienošu kaut kādas spēcības. Viņi ļoti uzsūs, tagad švammīt tādu, viņi būs šausmīgi garšīgi un iederīgs tai zupā. Ir tā šitaki sēnes, ko es mērcēju kvalitātās. Bet es pieņemu, ka labāk ir jums mājās bāravīgi, kas varbūt jums, vai nopērkiet arī šitaki sēnes, vai kaut to šampiņos, svaigus, būs labāk. Man nebija pie rokas vienkārši, tāpēc izmantošu tāpēc. Sāksim veidot zupu. Nedaudz eļas. Nedaudz sviesta. Tas sviests reiz kā pelīteņi. Tā. Tagad mēs liekam uz sakarstu eļļu ar sviestiņu. Liekam iekšā čili piparu. Liekam iekšā ingveru. Un liekam iekšā ģiplots uz galviņu. Tā kā klāpi malku. Un drusku apcepsim tā, izsildīsim vairāk sakot. Metīsim iekšā un rekumus vārās kastrolas ar zupiņu. Un tajā mēs metīsim pa bišķam visu iekšā. Tā, ir īstais brīdis tagad apceptināt burkānus nedaudz. Burkānu mums būs daudz, jo burkāni baigi labi iepriekš šitās zupas. Un mums viņi ir. Mēs vienkārši drusku apceptināsim, metīsim iekšā. Paralēli tam mēs jau pievienojam zupai lietu, kas saucās kokosriekas piens. Mēs esam nedaudz viņu apmaisījuši. Kokosriekas piens ir tas, kas ir vajadzīgs taidzemes zupām, Āzijas ēdieniem kā tādiem. Šausmīgi. Tā ceptināsim burkānus un metīsim arī pēc tam viņus iekšā. Arī, ka mums burkāni ir druski samīkstinājušies, un ko mēs izdarīsim, mēs viņus tūlīt ielējam vokspannai nedaudz eļas, atļaujam viņai uzkarst. Drusku, bet viņa jau mati būs silti. Mums liels upuns ir, kas vajadzīgs vokspannai vienmēr. Un te mēs beram tos purovus, ko mēs sakapājām. Smalki tādus. Tad mēs tādu iemaisīsim, viņi tūlīt noplaks. Ja tūlīt noplaks, mēs viņus iemaisīsim burkānos, un tāpēc metīsim iekšā mūsu zupi. Nu, pat druskai turpinām. Te mums ir burkāniņi ar tām selērijām manas sagrieztām savārījušies. Mēs viņus metīsim iekšā zupā. Mēs višam papildām zupu. Tā būs tā, tie ir bambus dzinumi, ko mēs ieberam. Tiešām ir forši gluži. Un vēl pupu asnus, arī konservētus. Viņi arī pieejami, viņi ir tādās plasmas, bet, es garšoju, man īpaši nepatīk. Tāda pupu asni iekšā mums ir un ananās šķeli, ko ir bambus šķelīts. Un tagad mēs liekam iekšā burkānus un purāvas. Apcepsim gardiņu, puciņu. Mūsu karstas pamanas eļas sviestu maisījumā. Jāpanāk tā, lai uz lielas uguns ātrāt viņi apraujās. Un pēc tam viņi zupā jau savārīsies un izdarīsies. Cūgaļa mums ir gatava, un mēs tād jau liekam 2 katlos. Izrādījās, ka mūsu ambīcijas ir tomēr lielākas. Mēs paņemsim mūsu sēnītes. Te, kur būs sēnītes. Atcerieties, mums bija šitaki.
mēs viņus tajā soliņā drusku izsildīsim, jo šī taktība pa lielam jau ir ēdams arī jebkurā brīdī. Mēs viņus drusku pasildīsim, un citās šī taktība mērcīt sēnītes, ko mēs tajā sūkvēs mērcītē mēs apstādājām. Tagad mēs aši liekam, ko mēs liekam? Mēs liksim, ja jūs atcerēties, mums bija arī vistiņa. Mēs lūdzu apcepsim vistiņu. Nu, lūk, vistiņa arī mums gatava. Tad izdarīsim tā, ka iepatīsim viņa iekšā redīsīs. Ja jūs atcerēties, mēs taisām redīsus. Vienkārši iemēsim, lai viņi iesilst iekšā tai vistas buļļonā, ko viņi izdevusi ārā un ar visu kopā ir. Tā, te ir mums vistiņa redīsiem. Tad liekam divos katliņos, un mums izrādījās, ka mums katliņš vēl mazu. Tā, un ko mēs darām? Mēs laikam paliekam nedaudz vārošu ūdeni. Nu tā, lai tomēr mēs attaisnotu uz upes status. Jā, tā būs labi. Tā ir nerauž hidrāti. Tā, un mums tagad cepjās eļļa. Nedaudz, kā es visu laiku darīju. Sviests. Un mēs tad taisīsim beidzamos akordus. Beidzamie akordi mums ir saistīti ar papriku. Atcerieties? Tas ir tā baigi raizīgi. Viņi drusku mums vajag iesildīt. Tā, nu mums drusku paprika ir apcepusies, un tad mums beidzamais triks kalmārs. Kalmārs būtībā viņš ir gatavs, bet es viņu gribu drusku savienot ar visu pārējo. Paralēli tam mēs ieberam zupā sagriezt tomātiņus. Var arī kaut kādus, es nezinu, konservētus tomātus sagriezt, bet es tāds svaigs izvēlējos, bija atlaides. Un tad gaidām, ka bišķiņ tas kalmārs aprausies. Drusku. Un tas jums ir uz izjūtu jāskat. Un tas mums iznāca no paprikas kalmārs atcepuma. Nu, kāds atcepums? Tāpat zupa vien ir. Mēs viņu brālīgi sadodam divās. Pa lielam mūsu zupa ir gatava. Sākotnēji bija tā, ka mēs gribējām uzvārīt tikai šķidrumzupai un likt makaronus porcijās un pilēt virsū župu. Bet, cik mēs uztaisījām to visu divos katlos, mēs arī attiecīgi makaronus nūdeles izkaisīsim pa diviem katliem. Vienmērīgi. Lūk, tā. Nu, lūk. Zupa mums ir gatava. Pārbaudām. Mēs esam ieberojuši makaronus iekšā. Tātad karots stāv, pareiz zupa. Otrā katlā karots stāv, pareiz zupa. Jūs neticēsiet, stāv viss, kas ir 20 metru rādījusā apkārt šitiem katliem. Viss stāv. Un tagad mēs pamēģināsim, kas no tā ir iznācis. Jā. Viss ir izdevies. Un tas viss ir pateicoties uzņēmumam, kas saucas Apuce. Apuce var notīrīt visu, kas nav kosmisks izcelsmes vai makrofleks. Un es tur strādāju. Un tikai tāpēc es varu atļauties jums prezentēt šo smuko zupiņu. Bet viņa patiešām labi ir iznākusi, būs vēl garšīgāk rīt, ka viņa savilksies. Jūs jau ziniet, kas ar zupām notiek, ka viņa savilkās. Lai jums arī izdodas.